Nākošais gads atkal visi maksāsim vairāk. Valsts ir atradusi veidu, kā vēl dziļāk ielīst mūsu kabatās, pakaļ nodokļiem un, protams, vienai no visvienkāršāk pieejamajām grupām, tātad autovadītājiem. Es esmu kopā ar Kārlis Lipsis, kurš ļoti daudz gadus darbojas auto nozarē, un uzjautāsim, kas mūs nākošais gads sagaida ar nodokļiem. Kārli, kas šobrīd notiek ar maksājumiem? Nu, šobrīd notiek tā, ka TV3 pagājušajā nedēļā mums rādīja to izmaksas, kas tagad celsies tehniskai apskatai un visām lietām. Un viņi aizmirst pateikt tikai būtisku vienu lietu, ka līdz ar to, ka viņi cels šito maksājumu par tehnisko apskatu visām mašīnām pilnīgi, bet mūs tā kā uztrauc vairāk viegli auto. Un līdz ar to viegli auto tiks pacelt nevis par 2,51 centu, kā viņi solīja, bet gan par 4,70. Ja viņi aizmirsa mums pateikt tādu lietu, ka viņi ar 1. janvāri grib plānu atcelt uzlīmes. Un tā arī bija teiks, ka mēs maksāsim lētāk par to tehnisku apskati, bet gan tagad sanāk, ka mums uzlīme ir jāmaksā tā vai tā, kaut vai viņas nebūs, un plus vēl 2,50 € klāts, un tad respektīvi 4,70 €. Ja mēs rēķinām uz vidējo reģistrēta auto daudzumu, vieglu auto daudzumu, kas tagad ir Latvijā, tas ir aptuveni 1 miljons automobīļu, tie ir 4,7 miljoni klāt, 5 miljoni izsaka sākot. Tā tad sanāk tā, ka bija solīts, ka samazināsies šī maksa, jo nebūs uzlīmītes visiem, bet tagad izrādās tā, ka uzlīmītes nebūs. Bet tā maksa paliek, tāda viltība. Tieši tā, iekasēt katru gadu vairāk un vairāk pa visu kaut kādiem dažiem pakalpojumiem. Bet kā ar ceļu nodokli, kā tas ir kaut kāds izmaiņas arī tur nākošais gads gaidāms? Sāksim ar to, ka ceļu nodoklis kā tāds mums vispār nav. Mums ir transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis. Tas ir līdzvērtīgi tāpat kā dzīvokļu nodoklim, kur tu nopirksi dzīvokli un tad tev atliek pa viņu katru gadu vēl maksāt. Respektīvi, tā ir tā naudas summa, ko tu maksā par to, ka tev ir auto. Tas sanāk, faktiski mums sanāk tā, ka mēs maksājam par to, ka mums vispār ir automašīna. Tieši tā. Nevis par to, ka mēs ar viņu braucam un izmantojam ceļus. Ceļiem tā nauda vispār nav tā kā, ja skatoties visos dokumentos, tā nauda ceļiem vispār nav paredzēta. To naudu viņi var izmantot brīvi, kur viņi grib, kā viņi vēlās un bez nekādām problēmām, jo tas nav ceļu eksploatācijas nodoklis, tā kā tas bija agrāk. Labi, un ko tu pats par to domā? Es domāju par to, ka tomēr tas ir uzticamības jautājums, jo mums solīja, ka būs no tehniskas apskates būs tā summa nost 2,19 ar PVN, bet gala rezultātā izrādās, ka nevis tā summa ir samazināta, bet vēl ir paaugstināta. Uzticamības jautājums mūsu valdībai, mūsu satiksmes ministrijai un visām pārējām ministrijām, kas tur iesaistīts. Kādam tas var šķist arī tāda smieklīga, niecīga summa, bet katram cilvēkam tas ir strūns, tie ir 5 € varbūt, bet uz kopēja skata tas atkal ir kārtējis. Labi, paldies tev! Kārlis Lipsis, piesakojieties Facebook, TikTok, Telegramā, droši vien arī drīz būs kanāls. Paldies visiem un paliekam informēti. Tālūk, es esmu Artūrs Klēbaks. Padalieties lūdzu šo video, piesakojieties.